Čau visiem, esmu Artūrs, un šajā videoklipā es jums vēlos parādīt savu pieeju zīmēšanai. Es ļoti ceru, ka jūs kaut ko no šī videoklipa labi iegūsiet, un tad aiziet. Kā šīs dienas tā saucamo modeli, es izvēlējos uzzīmēt hameleonu. Tad sāksim zīmēt. Pirmā lieta, ko es daru, ir, protams, kompozīcija lapā. Es parasti uztaisu skricelējumus, kur apmēram hameleons varētu būt kādos izmēros. Šajā zīmējumā es neizmantošu savu veidu elipses vai, teiksim tā, palīgi instrumentu zīmējot, jo parasti es ļoti baudu katru zīmējumu un mēģinu viņu tā kā izdarīt savā veidā. Pēc tā, kad jau galvenās formas ir iezīmētas, es ļoti mīlu aizrauties ar detaļām šoreiz. Es domāju, ka nevajag ieciklēties uz pareizām, nepareizām lietām, bet kad vienkārši jābauda procesu. Sāksim ēnošanu. Ēnojot es sākšu ar visas formas tonēšanu, jo priekš man šis strādā vislabāk. Ar to pašu zīmolu, ar kuru jūs skicējāt, jūs lēnā garā lēžat pāri visam zīmējumam. Es mēģinu uzmanīties no tādām biezām līnijām skiču procesā, jo viņas vēlāk ļoti traucē ēnošanai. Esmu zīmējis kādu laiciņai skadros un pašlaik zīmējums izskatās šādi. Es viņam uztaisīju akcentu uz tumšāku tieši acs rajonā un tiešām tajās vietās, kur viņš ieiet iekšā un kur viņš arī atstāja to visu tumšo zonu. Un kā arī nedaudz padzēs tajās vietās, kur viņam prasās gaisma. Sanāk, kad kā par daudz aizmīkstināt, tad ir pielietot nedaudz ēžgumi, atgūstot kaut kādas nianses. Pēc tā, kad es tikko esmu ēnojis vēdera daļu, tagad es visu iepunktoju ar 8B zīmoli. Pašlaik es sāku jau lēnām pieskarties zariem šiem, un zarījums pašlaik daru tā, ka es viņus neakcentēju, un es viņus mēģinu uztaisīt tādus miglainus. Jo kā nekā zari pašlaik nav mūsu galvenais varonis. Tā arī dažkārt notiek, un tas ir ļoti nepatīkams mirklis. Viņš tagad atstāja melnu punktu, un jāizdomā, ko ar viņu izdarīt. Nav tik traki, nē. Es skatos, ka pievienojot šeit vēl nedaudz lapas, viņš nesabojāja zīmējumu. Un pēc kāda laika zīmējot, zīmējums jau top gatavs. Atliek tikai parakstīt. Un brīdī, kad zīmējums ir pabeigts, jūs arī varat viņu ierāmēt. Šoreiz esmu izvēlējies šādu rāmīti uz otru pusi. Un tad lūk arī ir. Un ja jūs sekojāt cauri visam šim videoklipam, varu jūs apsveikt. Jums tagad ir uzzīmēts hameleons.